Ruta Bērziņa dzīve ir ceļš. Romāns ļauj ielūkoties ārstu dzīves un darba ikdienā, bez izēju. Gudri cilvēki saka, ka tādu situāciju neesot, no jebkuras situācijas varot atrast izēju. Mazais Dainis ir smagi slims, viņu var glābt neiedomājami dārga operācija. Dainīša mamma meklēja kādu iespēju, lai atrastu lielu naudu savu slimā dēla glābšanai. Māte savu bērnu labā spēja paveikt prātam neaptveramo. Mīlestība tā atnāk nesaukta, negaidīta, it kā tiešām amoriņš ar savu bultu trāpījis. Mīlestība ierodas visnegaidītākajā, visneparastākajā veidā. Mīlestība iekvēlojas tieši pareizā laikā, ne par agru, ne par vēlu. Inga Grensberga, Marija, Deja vu. Sākumā stāsts slēpjas un koķetē ar lasītāju, atklājoties viņu tam, kas uzticīgi dodas Marijai līdz tālajā un arī mežonīgi skaistajā ceļā. Tomēr atšķirīgi nozīmīgi nav viņas ārējie piedzīvojumi. Tie ir tikai iesaiņojums Marijas iekšējiem ceļam pie sevis. Un agri vai vēlu, brīvprātīgi vai dzīves piespiesti, tiem šis ceļš ir veicams ikvienam no mums. Tā aktrise Dārta Danēviča par grāmatu. Zintra Žuravska. Viss izmainījās vienā naktī. Ir tādi brīži, kas var izmainīt visu līdzinējo dzīvi, pārdalot to divās daļās, pirms un pēc, un kas bieži vairs nav savienojams kopā. Tad ir jāatrod jauna jēga un reizēm pat jauna mīlestība. Emma Robinsone. Mana vīra bērns. Kad Hanna un Deivids satiekas, tā ir mīlestība no pirmā skatiena. Viņi drīz vien apprecas, un Hannai nav šaubu, ka tā ir pareizā izvēle. Abiem kopā ir labi, abus vieno smiekli, kaisli un pats galvenais kopīgs mērķis veidot ģimeni. Tomēr Hannai neizdodas palikt stāvoklī, situācija mainās. Vai viņu laulība nu ir apdraudēta, vai viņa spēs samierināties ar dzīvi bez bērniem? Hanna to negrib pieļaut, bet cik tālu viņa ir gatava, lai kļūtu par māti? K.L. Taylore. Ik viens tavs solis, vajātais. 5 draugi, kuri vēlas, kaut nekad nebūtu satikušies. Vienīgais, kas viņus vieno, ir arī ļaunākais murgs. Viņus kāds vajā. Kad no cietuma atbrīvots vajātājs nogalina vienu no draugu pulka, pārējie saprot, ka pienācis laiks kaut ko mainīt. Ikvienam no atlikušā 4 dzīve var tikpat brutāli aprauties kuru katru brīdi. Kad pulciņš saņem draudus, ka viens no viņiem mirs pēc 10 dienām, bailes, kas ir viņu patstāvīgās pavadonas, kļūst neizturamas. Taču viņi apzinās, ka vairs nevēlas būt upuri. Ir pienācis laiks mainīties lomām un beidzot atriepties, jo vienīgā iespēja, kā apturēt vajātāju, ir kļūt par tādu pašam.